Liels paldies, Anī, tev par šīs dienas izstrādi. Tātad šodien mēs strādājam ar naudas tēmu, un tas pacēlās pāris dienas atpakaļ, kad es šēroju savu mammu un māsu dzīvokļu bildus, kur mēs taisamies īrēt, ja? Un tur redzam arī tā cena, ja, cik tas mēnesī maksā. Un mamma man vienkārši WhatsAppā uzprasa, un tā ir summa, kas jāmaksā mēnesī. Un bum, uzreiz ieslēdzās man feelings, ja. Un prikols ir tāds, kad es biju iedomājies, un man tā točni šķita, ja, kad nu jau labu laiku man ar naudu viss tur super kārtībā, ja, vairs netrigerē tur nekas, un viss ir veselīgi, un nav nekādas problēmas. Nu, lūk, izrādās tur ir dziļas vēl joprojām problēmas, kas bija jāiztīra, un Anija perfekti visu novadīja. Vārdu sakot, šī sajūta bija bailes iztērēt, vai ne, un bailes, ka nebūs, vai ne, ka iztērēs naudu, pārāk tērēs, izšķērdība, un gājām tur visādiem līkločiem un tikām pie mana tēva, un principā tikām uz 3 gadiņiem, kad viņš manī, kā teikt, iedēstīja to sajūtu, ka visu laiku ir jāskrien, principā ir jāskrien, jāizdzen sevi, maksimumā non-stopā, bez atpūtas, un lai kaut kas būtu, bet sev dot neko nevar, principā, jā, ir kā teikt, jāskrien pa dzīvi, tā kā bezgalvainam cālim riņķī, un jāmačī un jākašā non-stopā, un pēc tam vēl sevi jātur ir pēdējā vietā bezmaz, nu tā kaut kā, jā, un tas bija baigi spēcīgi, es ir raudāju non-stopā, pat nezināju, ka tas viss ir tik nežēlīgi iekšā, vai ne, un redz, tāds maziņš notikumiņš, jā, spēja attaisīt laidra vārdus, un visam jānāk ārā, un Anija tiešām prasmīgi visu nodīja. Tēvs atnāca no viņa pasaules, un, kā teikt, saprata, ka nepareizi, principā, ir darījis, un paņēma man samīļu un iedomā to resursu tajā 3 gadu vecumā, jā, un man, principā, vajadzēja tēva atļauju. Vajadzēja viņa atļauju, ka es varu dzīvot, ka es varu tērēt, es varu darīt, ko es gribu, jā, es varu sev dot un visu, un man nav jāskrien un jānosits, principā, un jāizdeg, jā. Ļoti spēcīgi, ļoti forši, iznāca miljārds emocijas ārā, litrs asaru, un finālā muguras sāpes, ja man te plēsa muguru. Plēsa vakar, šodien, un pirms sesijas Indra saka, pagad, bet muguras sāpes, tad tas ir tev nauda, jā, tev ir kaut kādas problēmas, tas ir, nu, izpaužās ķermenī, un pēc sesijas muguriņi ir tā kā, hop, atpakaļ, tā kā zīdēnītiem, viss perfekti, tā kā liels paldies, Anī.